stīpai bāli, tu augstāk celsies, mirklī nesteigsies. No saulēkta līdz mēnes debesīm, kā tavas dārgās stundas rit. Tās atpakaļ vairs nenāks, tā izvirs milšu pulkstenis. Uz sienas traips, bet tas paņem visu vietu. Laiks apbrīno, cik pasaulē skaistu vietu. Uz sienas traips, bet tas paņem visu vietu. Novēs, ka tu nebaidies. Bet šodien, ja sāpām balsī, tu skaļāk sausi, tad laimē tevi apstīvos, tai līdzās tavi, lai sākstībai bāli, tu augstāk celsies, mirklī nesteigsies, ja sāpām balsī, tu skaļāk sausi, tad laimē tevi apstīvos, tai līdzās tavi, lai sākstībai bāli, tu augstāk celsies, mirklī nesteigsies. Tad asarām vairs acīs nebūs īstās vietas, kad brīdot dosim rokas savam tuvākām. Kad brīdot dosim rokas savam tuvākām, smaidot skaļi sacīsim, tev vienmēr būšu es. Paldies tev! Bravo! Šeit tāds kā Andris Ērglis, un viņam taisnība. Viņš būs arī 19. jūlijā Valmierā, un viņš būs klāt ar savu albumu rudenī stāsts, bet līdz tam vēl cits stāsts pienāks arī. Kolēģi? Es domāju, Andrim vajadzēja šodien doties uz biķerniekiem, un ar ripoju akmens tikai pārfrāzēt ripoja velosipēdi, jo šodien sāksies Baltijas čempionāts šoseis riteņu braukšanā. Kā temats, kurēt sajūt kopā. Jā, un cerības stariņu ceturtdienā mēs gaidām, jā. Ceturtdien gaišāks. Šodien mēs noliekam malā, gaidam rītdien, ja? Vienmēr gaidām, jā, un jūliju gaidām ar cerībām, visu gaidām ar cerībām, bet arī... Līdz rītam tiekamies rīt 6:30. Tiešām, lai laime jūs apciemo, lai šis mirklis, kas ir šeit un tagad arī... Paldies jums par gaismu, par saticību un mīlestību. Skaisti. Paldies! Atā! Visu labi! Līdz rītam!